Klāt septembris, kad atkal visi skolas vecuma bērni un jaunieši ikdienas mēro ceļu uz skolu, iegūt jaunas zināšanas un iemaņas. Šogad Liepājā jaunais mācību gads sācies ar labām ziņām. Palielinājies pirmklasnieku skaits un par spīti demogrāfiskai situācijai visas pilsētas vidusskolas ir nokomplektējušas vismaz vienu vidusskolas klasi. Vislielākais prieks par to, ka Liepājā darbu uzsāk visas skolas. Pilnīgi visas, un visās vidusskolās darbu uzsāk arī 10. klases. Un mums ir izdevies piesaistīt ar katru gadu arvien vairāk bērnu no citām pašvaldībām. Tas liecina par Liepājas skolu labu reputāciju, par zināšanu kvalitāti, ko apliecina arī šī gada centralizētie rezultāti. Eksāmeni. Un es domāju, ka tas darbs ieguldītājs arī pašvaldības finansējums un ir vainagojies ar patiešām labu rezultātu. Un es aicinu no visas apkārtnes braukt uz Liepāju, mācīties un bērni iegūst labu izglītību. Un lielākais jaunums mūsu skolās šogad ir tas, ka visās skolās ir sagādāts jaunās, modernās tehnoloģijas, interaktīvas tāfeles, datori, kas ļauj mūsdienīgi un moderni organizēt mācību procesu. Tas ir, kā igauņi saka, igauņiem bija tīģerlēciens, tāds tīģerlēciens mums šogad ir Liepājā. Un es domāju, tas dos jaunas panākumus arī tieši dabas zinātņu priekšmetu izvēlē, panākumos fizikā, ķīmijā, matemātikā, bioloģijā, ko nevienmēr skolēni izvēlas. Un es domāju, ka bērni varēs savu mācību procesu un skolotāji organizēt ar lielu prieku. Tas, protams, prasa arī jaunas zināšanas skolotājiem. Un mums visiem ir jāmācās, lai iet līdz laikam. Jau stāstījām, ka pašvaldība šogad atvēlējis ievērojams naudas līdzekļus aptuveni 200 000 latus izglītības iestāžu remontiem un visvairāk ticis tieši 6. vidusskolai, kas šogad svinēs savu 70. dzimšanas dienu. Bet ar 6. vidusskolu saistās vēl kāds nozīmīgs notikums. Skolai jauns direktors, kas jau ieviesis jaunas idejas un ierosinājumus. Es vērtēju ļoti pozitīvi jaunā direktora Kārļa Strautiņa stāšanos amatā, un man bija tā iespēja vadīt konkursu atlases komisiju un izraudzīties tieši Kārļa Strautiņa. Viņam ir laba pieredze privātskolas Patnas direktors, Rīgas skolās strādājis par direktoru vietnieku, un es domāju jaunības deksmu un enerģiju, un ka tas viss ir tāda ļoti laba simbioze. Un direktoram ir ļoti daudz jaunu ideju, un par ko man lielākais prieks, ka kolektīvs ir aizdedzies. Jūs redzējāt, ka šodien kolektīvā skolotājiem acis mirdz, un mums skolotāji šodien man saka, un arī skolu pieņemšanā, mēs vakarā nevaram sagaidīt rītu, kad mēs atnāksim uz skolu. Man liekas, tas vienkārši ir burvīgi. Jaunais direktors sola, ka 6. vidusskola jau pavisam drīz būs inovatīvākā skola Liepājā. Pateicoties Eiropas Savienības dabaszinību projektam, Liepājas domē skolā tad ir interaktīvā tāfele, šobrīd viena, es ceru, ka būs vairākas, kas ļauj nodrošināt arī manis minētos piemērus par virtuālās klases darbību. Ir virkni portatīvo datoru, kas ļauj skolēnam strādāt ar modernām šīm elektroniskām mācību materiāliem. Radošās domāšanas šobrīd skolotāji iet kursos, lai iemācītos šīs radošās domāšanas metodas, kas ļauj radīt daudzas labas idejas, izmantojot līdz šim netradicionālas metodas, kas pasaulē strādā jau vairāk kā 20 gadus. Un Latvijā ir tāda organizācija Radošuma pils, kas mēģina viņus īstenot. Un tā kā es arī pats pārstāvu organizāciju Radošuma pils un esmu radošās domāšanas treneris, tad šī ir tā lieta, ko mēs īstenosim arī šajā skolā. Protams, ir kolēģi, kas sākotnēji skatās ar šaubām, kā jau uz visām jaunām lietām, bet es ticu, ka pusgada laikā šīs šaubas būs gaisušas, jo ir jārada pozitīvs precedents. Un līdz ko kolēģi sāk strādāt ar šīm jaunajām metodēm, ar šo jauno vērtēšanas sistēmu, tā soli pa solim, es domāju, mēs ieraudzīsim arī šos rezultātus. Jau ar šo mācību gadu pilnībā izmainīts ir stundu saraksts. Kolēģi, protams, bija sākotnēji saveidojuši stundu sarakstus pēc vecās sistēmas, bet izrunājot kopīgi šīs idejas, pastrādājām 2 vakarus līdz vēlākajai vakara stundai, un tap jauns stundu saraksts izmantojot bloku moduļu principu, kurā ir stundas tiek liktas sākotnēji pa pāriem, vēlāk arī pa 3 stundām pēc kārtas. Tas nozīmē, ka skolēnam uzmanība nebūs visu laiku jāsadala starp matemātiku un angļu valodu un sportu, kad skolēns atnāk pēc sporta, un tad viņš matemātikā vairs nevar pastrādāt. Stundas tiek plānotas tā, ka skolēnam vairāk nav jāņem 8 grāmatas uz skolu, jo nav 8 dažādas stundas, bet ir tikai 2-3 dažādas stundas. Līdz ar to mājasdarbi arī vairāk nav 8 dažādi mājasdarbi, bet 2 vai 3 dažādi mājasdarbi. Jāsaka, arī skolēni jaunās idejas ir uzņēmuši ar prieku.
Kā zināms, lai sagatavotos skolas gaitām, ir nepieciešams noteikts finanšu resursu daudzums, un, kā zināms, ne visiem tas ir pa kabatai, tādēļ pašvaldība pēc 2 gadu pārtraukuma atkal rīko akciju Skolas Soma, kuras laikā domas sociālais dienests palīdzēs sagatavoties jaunajam mācību gadam aptuveni 2500 skolas vecuma bērniem no daudz bērnu un trūcīgām ģimenēm, piešķirot katram skolēnam pašvaldības vienreizējo pabalstu 10 latu apmērā mācību līdzekļu iegādei. Pašvaldības palīdzību saņem ģimenes, kuras audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildniecībā un ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, kā arī citus.